Ko es daru? Kā es sev sakopju? Es izdomāju to, ka es šodien padalīšos ar savu skaistumkopšanas rituālu Šrilankā. Es paņemšos līdz dušā. Tad es parādīšu, kā es uzlieku savu Šrilankas meikapu. Es ļoti daudz krāsojos, jums būs interesanti pavērot, kā tas notiek. Un tā, ķeramies klāt manām rituālam. Tātad es izmantoju stenders, ziepes, ārpufu. Tātad es mazgāju matus ar ziepēm, ar šampūnu ziepēm, kuras ir izgatavotas ar rokām Latvijā. Bet es šitās ziepes nopirku Zarovēst veikalā. Pa 8 eiro kaut kas tāds. Tā kā iesaku, šīs ļoti labas ziepes, viņām nevajag nekādu ābolu etiķi. Viņas ļoti labi izmazgā matus, man pēc tam ir vienkārši. Tā kā es ļoti daudz laika pavadu saulē un ļoti daudz laiku es pavadu okeānā, kur ir sāļš, ūdens ļoti, lai es saglabātu savus matus uz galvas. Es nopirku šādu te balzāmu, kas ir ekoloģisks un organisks un nesatur nekādas mēslu vielas. Un es viņu nopirku Rimī. Viņš maksāja kaut kāds arī 8 eiro, bet viņš ir ļoti labs. Viņš pilnīgi nav ķipīgs un lipīgs un tā kā parasti. Mēs esam pieraduši pirkt tādus lētos balzāmus matiem. Es viņu mazliet, šitīgi daudz, es viņu te ielieku savā plaukstā. Un kamēr matos viņi stāv, tikmēr es vēl nomazgāšu seju. Savām mīļākajām sejas ziepēm, par kurām mēs jau esam stāstījusi miljonus reizes, tās ir Madaras sejas ziepes. Un lai es vēl vairāk notīrītu seju, tā kā skrubveidīgi noskrubēt, es izmantoju šo. Un es viņu nopirku iHerb internetu veikalā. Zaļais komplekts. Beidzās ūdens. Neko nevar izdarīt vairs. Un tad es izmantoju jau kuro gadu šo te dezodorantu. Es viņu nopirku draugās. Šis dezodorants ir sāls kristāla dezodorants. Viņš jau ir pusotru gadu jau, un viņš vienkārši ir mūžīgs, man dažreiz tā liekas. Viņu vienkārši ir jāsamitrina ūdenī, tagad viņš slapš, un ir jāiesmērē kārtīgi savā padusē. Protams, mans ikdienas rituāls. Bambus zobriste. Šī sponsorēta zobriste, man viņu sponsorēja Pērkam kopā. Birste.lv. Paldies Birste.lv, ka uzdāvinājāt man šo zobristi. Okeānā un piekrastē ir pilns zobristēm, kuras ir pazaudējuši savus saimniekus, kurām dzīve tik ātri nebeigsies. Vientuļas zobuvirtes, peldas apkārt pa okeānu. Protams, izmantoju zobu pastu Ekodento. Es viņu nopirku arī Rimī, man liekas. Pirms braucu šurp, jo man vajadzēja jaunu zobu pastu. Tad iztīrīsim man zobus.
padomā, vai tu gribi, lai tavu zobirstu kaut kur peld pēc tam pa pasaulī? Es negribu. Jo šī zobirsta, viņa kaut kur būs, bet viņa vismaz beigsies, jo viņa sadalīsies. Tā zobirsts, plastmas zobirsts, nesadalīsies. Ok, man ir jāsasmērēs vēl pēdējo lietu, ko es parasti izmērēju, un tā ir kokosreksteļa, ko es pirku Rimī. Man sāk likties, ka Rimī man sponsorē, bet nē, es sponsorēju pats sev. Es esmu savs sponsors. Izņemot zobirstu. Paldies Birstei par zobirsti. Es zināju to, ka var nopirkt kokosreksteļu šeit, bet nezinu, kāpēc paņēmu kokosreksteļu no Latvijas. Jo smieklīgākais ir tas, ka šī kokosreksteļa ir ražota Šrilankā. Un tātad, mans sejas krēms ir šis sauļošanās krēms, aizsardzības. Uz 30 uzspiež mazlietiņ. Šis dzintars diezgan padārgs, bet ļoti labs, jo es veselu mēnesi vispār nevarēju iesauļoties. Un tad vēl viens produkts, kas ir pateicoties Pērkam kopā sadarbībai no Sole aromaterapija citrona, eļļa, ēteriskā. Es viņu izmantoju vienkārši kosmētikas nolūkos. Paņemu mazliet uz pirksta un nolieku šeit un šeit, un šeit, un šeit, un šeit, un šeit. Visur, kur es gribu viņu salikt, pārsvarā tas ir uz ādas, kur ir vissiltākās vietas, arī šeit. Bet viņu vēl var izmantot, piemēram, kā antibakteriālu līdzekli visādiem iekaisumiem, un viņš dezinficē. Citrona eļļu vienkārši nomierina. Šo te eļļu var iegādāties ļoti bieži uz atlaidēm Pērkam kopā mājaslapā. Un tā kaut kā iesaku pamēģināt visu šīs ēteriskās eļļas. Man ir tikai citrona. Ja? Beidzās dezīts arī var izmantot. Šīs ēteriskās eļļas, protams, var arī sildīt, vienkārši iepilinot trauciņām un sildot. Un tad izplatās šī smarža pa visu telpu. Es viņu neizmantoju tā, es viņu izmantoju kā smaržu ūdenī, smaržiņu. Un, protams, kā noslēdzošo savu skaistumkopšanas rituālu Šrilankā, es parasti paņemu šo te šī sviesta lūpu balzāmu, ko man nosponsorēja Turkish Airlines. Labi, tas bija joks, viņi vienkārši dod tur pa brīvu lūpu balzāmu, lai garos lidojumos nepaliek savus lūpus. Un tas arī viss. Paldies! Paldies, ka pievienojāties šim skaistumkopšanas rituālam, ko es izmantoju katru rītu gandrīz. Paldies, ka noskatījies šo video. Es ceru, ka tev bija jautri. Visus produktus, ko es izmantoju savā rutīnā, es ierakstīšu lejā zem video apraksta. Droši meklējiet visu informāciju tur. Rakstiet komentārus ar saviem jautājumiem. Un, ja jums patīk šis video, nospied like. Ja jums patīk mans kanāls, piesako manam kanālam. Un tad jau tiekamies vienkārši nākotnē. Ok? Paldies! Ar jums kopā bija Beāte, bet jūs man varat saukt vienkārši par Beāti. Čaviņā!